Nu, čau visiem, sen esat visi redzēt. Ko darām? Gatavojam. Ko gatavojam? Gatavojam plovu. Zini, atkal stāsts par to, kad vienreiz gatavoju plovu, tad bija arī cilvēki apkārt sabiedrība, savējie, un prasa, kad tu liksi kečupu klāt? Tiešām? Nē. Šoreiz es nelikšu kečupu klāt, šoreiz bija šeit kaut ko savādāk taisīšanu, šoreiz es taisīšu uz pannas. Tas ir tas galvenā atšķirībā no tā, kā es parasti daru kazānā. Ok, skatāmies. Sagriežam sīpolus. Šoreiz smalkāk kā parasti. Sagriezīsim kubaciņos. Kad sīpols ir smuki sagriezts, lai viņš bišķīt pastāv, tad mēs viņu cepsim, bet līdz tam ir jāsalikšu ar garšvēlām vistu. Prosta, vienkārši saliekam viņu ar garšvēlām ar hmeles un neli. Uzpērsim pa virsu, pēc tam ar rokām visu ierīvēsim. Arī garšvēlu vistē. Pie manis jau nekad, kā saka, pa daudz nebūs pipars, gan pa daudz varbūt, tāpēc to saprātīgi. Sālīt. Un tad, ja, protams, ar rokām paņemsim viņus visus iemesēsim. Nu ko? Paņem to visu vistu. To visu vistu paņemam šādi tai smuki un garšvēlām. Lai viņi arī pastāv, ko sākam darboties tālāk. Nomazgās rokas. Nu jā, rokas jau nomazgāts. Kas tad notiek tālāk? Tālāk cepam sīpolus. Lai ceptu sīpolus. Ēļiņi. Protams, ka ne jau tikai ēļiņi mums vajag arī sviestiņu. Tāds sviestiņš mums ir izklus, liekam klāt sīpoliņus. Sīpoliņus bišķi apcepam. Sīpoliņu cepās liekam klāt virsū, nevis klāt mūsu listiši. Un cepam 15 minūtes uz vidēji liels uguns. Nu jā, pa to laiku, kamēr cepās vistas, nomazgāsim rīsus. Vienkārši zem krāna tekošu ūdeni. Un tā vairākas reizes, kamēr rīsi ir tīri. Un griežam otrādi. Un vēl 10 minūtes. Tā, mums vēl vajadzēs uzjaukt tādu tomātu pastu ar ūdeni. Tomātu pastu 3 karotītes. Ievērsim bišķīt kaltēts pētersīļus. Pavisam nedaudz. Pielāsim ūdeni. Ūdeni droši vien vajadzēs vēl vienu glāzi. Tad tāds tomātu pasta ar ūdeni.
Un pētersvīdiem. Un tagad pievienojam rīsus. Un laikam atpakaļ vistiņu. Īstais brīdis, lai pielikt arī ķiplokus. To visu pārlējam. Vāku virsū un 15 minūtes nelielā temperatūrā. Nu, lūk, pēc 10 minūtēm slēdzam ārā. Ceries, kā Oma darīja. Uzliekam dēlīt virsū, paņemam nost no karstā riņķa. Varēja arī atstāt varbūt uz karsto riņķi. Jā. Vienāk, bet skatieties, lai jums dēlīts neaizdegās. Un kaut kā tā. Un tagad vēl 15 minūtes viņam tā jāapstāv bez nekādas sildīšanās. Pa to laiku varam sagriezt tomātiņus, ko likt klāt. Nu, ar sīpoliņiem baigi labi. Nu, visgaršīgākais salāti man tā šķiet tomāti. Griežu vienkārši šķēlītās plānās tomātus. Aha. Pēc tam smalku sīpoliņus. Es domāju, ka man pietiek ar pusi sīpolu un 2 tomātiem. Uzberam sāli. Garšīgs būs. Čipsniņa pipars. Un krēms. Krēms ir latskavī. Lūk, kur arī krējums. Jā. Un tad šo te visu samaisam. Būs mums garšīgi salātiņi. Pie mana mājas, pie mana dzīvokļa plovu. Tur toties visu var taisīt. Nav vajadzīgs kāzāns, nav vajadzīgs ugunskurs, nekas nav vajadzīgs. Tikai gribēšana. Lai jums īstenībā labi garšo visu. Skatāmies, kas man tur sanācis. Ko tas maģiskais brīdis ir pienācis. Kā viss ir sasilcies, viss ūdens ir iztaikojas. Perfekti. Ko liekam pagaršot. Gabalniņš čikens. Mazliet ploviņu.
tā teikt, paņems provu un vistīt ļoti mīlst. Garšīgi. Rīs arī mīksti. Un tomāts ar sībolēm, nekas nevar būt labāks. Ātrs, mājas, plovs. Sen nebija jums radies. Salieciet man laikus. Iesakiet to pašērojiet. Nezinu, jādabūna apakaļ kaut kāds hypes, lai rodās motivācija šos te filmēt tālāk. Prieks par jums, jūs jau man esat 1000 sekotāji, kas man arī pamudināja uzsākt šo te, atkal atsākt šo te filmēšanu. Super, līdz nākošajai reizē. Varat rakstīt komentāros, ko lai uztais. Kaut gan ir arī dažas idejas. Nē, čau.